Kurai? Nu, mums nevajag liels radiators, likt priekš mums lielu ūdens tāzums. Jā, nu vienkārši tā, ja pirms arī to pašu siltumsūkni uzliek uz lieliem radiatoriem, viņš arī ļoti labi strādā. Nu, tikai uz siltumsūkni, tā kā viņam temperatūras ir maz, arī uz lieliem radiatoriem. Tieši tā. Šeit nevajag liels, nē, te vajag siltās grīdas. O! Zelta vārdi! Siltās sienas. Ну, что у нас работает? У нас же всегда так. У нас теплые полы, они комбинируются с конденсационными котлами. Или если с отоплением, то радиаторы в 2 раза почти больше размера. Tāpēc, ka mums tas siltums jādomā īstenībā, mums jākompensē tie siltums zudumi. Un tāpēc bieži tā nelaime, kas bija. Sākās mums tā panika, sākās karš. Nebūs vairāk no Krievijas gāzes. Mums vajag ekonomiskus katlus, pirksim mēs tagad ekonomiskus. Vecā apkurs sistēma strādāja uz augstas temperatūras gāzes katlus, vecā tipa konektīvā tipa gāzes katliem. Un visi sāk ķert tos gāzes kondensācijas katlus. Nopērk gāzes kondensācijas katlu, uzliek gāzes kondensācijas katlu. Vecais vēl varēja kalpot vienalga, viņi met ārā. Tas katls maksā 500–600 eiro dārgāk. Palaiž katlu, palaiž parastajā režīmā, kā jābūt zemes temperatūras režīmā, cilvēks salst nost. Pietrūks siltumu. Tātad tas ir viss saistīts kondensācijas katlu, ja jūs liekat mainat veco katlu. Tad jums arī jādomā par radiatoru izmēru. Kādi jautājumi par šķidrā kurināmā katliem? Ir jautājumi par šķidrā kurināmā katliem? Если можно добавить, у этого встроенный змеевик идет на горячие воды. У этого тоже. И нужно того тоже. И на пульте, то есть через него пропускается холодная вода. Это только на одну. Да. Вы можете, у него есть такая функция, нажать, что вы идете в душ, и он будет греть чисто на горячую воду вам, то есть как проточный котел. Но есть нюансы. Но у него производительность будет маленькая. Нет, viņam pietiks vienai dušai, vienai izlietnei, vienai на одну точку. На одну точку. Viņam pietiks, ja kāds neatvērs vēl vaļā. Tas будет мать. Ну подожди, но ты говоришь, здесь он как проточный. А его, если бойлер мы подключаем? Можно подключать к бойлеру, так же как... Это tev spults ir podziņa dušiks, krāņus. Uzspiežam, gaidām.